Izdevniecības lauku avīzu izdotajai sērijai Lata romāns pienākusi jauka jubileja. 12 gadu laikā šajā sērijā iznākušas no jau 150 oriģināla literatūras grāmatas, bet to kopējā tirāža pārsniedz 1 miljonu eksemplāru. Atzīmējot šo priecīgo notikumu, 6. decembrī Latviešu biedrības namā pulcējās rakstnieki, grāmatu autori, lasītāji un lauku avīzes izdevēji. Man personīgi ļoti patīk romāni, kuri mani pārsteidz. Un vēl man ļoti patīk tie brīži, kad mēs cenšamies konkursu gaitā uzminēt, kurš tad ir rakstītājs. Un kā mēs iekrītam dažādos slazdos, kad nāk pilnīgi jauni vārdi. Un jaunu vārdu, kas latviešu literatūrā ir ienākuši un ir ienākuši spilti un spēcīgi, ir pietiekami daudz. Un te tik tiešām pat nosaukt gan burvīgo kolēģi žurnālistikā Ingu Jērumu, kas ienāca un pēkšņi uzziedēja kā dāma detektīva autora. Ar Lindu Šmiti, kura atsūtīja romānu, un mēs tur minam, vai to ir rakstījis Andra Manfelde, vai to ir rakstījusi bez maz vai Ilze Indrāne, un vēl, un rokraksts ir tik neparasts, un sižets spēcīgs, un raksturi jau romānos gatavi. Tieši tāpat arī jaunie, kas nāk šogad, un nākamgad būs Ilze Eņģeli, Jānis Valks, un ļoti interesants romāns, kas bija Mājai Pohodņevai un Modrim Pelsim. Teiksim tā, pirmais gadījums, ka mums ir 2 detektīva autori, un, kā teica kolēģi, kas maketēja romānu, ka visi ir stāvējuši rindā un neļāvuši visu sākumā maketēt, bet lūdzu dod izlasīt nākamo turpinājumu. Es, protams, nenosaukšu visus, jo visi ir brīnišķīgi labu darbu darījuši, savu radošo dzīvi kopuši. Un tā ir ļoti liela veiksme, ka ir gan dzīves pazīšana, gan ļoti spēcīga rakstīšanas stils. Lata romāni ir ilustrēti oriģināla literatūras darbi, kas iznāk reizi mēnesī. Ļoti demokrātiskas cenas grāmatas par mīlestību un naidu, sarežģītām attiecībām, noziegumiem un neparedzētiem notikumu pavērsieniem. Līdz šim sērijā izdotos 150 romānus sarakstījuši 56 dažādi latviešu, lietuviešu un igauņu rakstnieki. 150 darbi ir izdoti, bet pateicoties ļoti veiksmīgam, sekmīgam šī gada Lata romānu konkursam, viss 2012. gads jau ir saplānots un ir iestrādes pat 13. gadam. Tas nozīmē, ka projekts dzīvos un attīstīsies. Pēdējais 150. romāns ir nu pat izdotais Leldis Stumbrs, emocionāli piesātinātais, spēcīgu ziemeļnieciski it kā klusinātu jūtu pārpilnais romāns Vasaras svelme. Protams, mīles stāsts, pie tam tāds smags mīles stāsts, tāds riktīgs mīles, tur nekas cits kā vien mīla vispār nav. Ja? Ir vasara, ir karstums nežēlīgs, gribās tikai mīlēt, dzert vīnu un peldēties. Ja? Un apmēram tādā stilā arī tas uzraksts.